1, aiziet! Un tā, 2011. Tiek pilnīgi līdz izturēt šo te rīkojumu. Kādā mūzi varbūt mazliet, lai iepūst vēl no Nav nekādu šaubu, ka šodien šeit pie stacijas laukuma noteikti tiks uzstādīts Latvijas rekords. Latvijas rekords driblēšanā ar 2 basketbola bumbām. Pasaules rekords, kā man izstāstīja, ir 55 stundas driblējot ar 1 bumbu. Nu, ko Latvijas basketbolisti saturaties? Kas notiks, ja sāks līst lietus? Grūtāk. Bumbas līdēs laukā. Kādi ieteikumi var būt? Nekādi. Driblēt. Varbūt jūs nevar tā, ka nevar samainīties. Piemēram, ja tu nogursti, tad jūs driblējot samaināties. Tā nevar? Nē. Tas ir pārkāpt noteikums, ja? Jā, apmēram. Un par to met ārā. Ērika, turies. Jā, es taču uzvarēšu. Mēģina jaunieši uzstādīt pirmo oficiālo Latvijas rekordu driblēšanā ar 2 bumbām uz ilgumu. Tātad šodien mēs uzzināsim to vārdu, tas būs puika vai tā būs meitene, to mēs pēc... Es neņemos prognozēt, pēc cik ilga laika mēs to uzzināsim, jo tagad mūsu dalībnieki jau 43 minūtes ir tā kā distancē un paskaties pat izskatās, ka viņiem nogurums nevienā acī, galvenais tagad, lai pacietība pietiek. Tad, kā tev šķiet, kas tad ir svarīgākais, lai noturētos pēc iespējas ilgāk? Vai tu pats esi pamēģinājis ar 2 bumbām padriblēt? Gribēju, bet es domāju, ka ja es sākšu, tad nevarēs beigt laicīgi un varēs aizdriblēties līdz nezinu cik stundas, bet īstenībā noteikti, ka tā ir pacietība pirmām kārtām, tāpēc, ka ik pa laikam jau, protams, tas nogurums, viņš nekur nepazudīs, viņš uznāks. Pirmām kārtām droši vien, ka muguru sāks sāpēt, tāpēc, ka ir sakoncentrēta visu muguru, tad lauks locītavs sāpēs, bet ņemot vērā, ka lielākā daļa no viņiem trenējās basketbolā, noteikti ar fizisko sagatavotību viņiem viss ir kārtībā, bet tagad jautājums ir par pacietību, tāpēc, ka tagad no 27 dalībniekiem ir palikuši 11, un tie iepriekšējie, kas ir izstājušies, tur arī kāpēc izstājas apnika. Īsti nav forša tā atbilde, tāpēc, ka Latvijas rekordam, ja piesakās, tad tev ir jābūt gatavam uz neiedomājamākajām lietām, bet šajā gadījumā tiešām tā pacietība viņiem būs kā vajadzīga. Oficiālais pasaules rekords driblēšanā ar 1 bumbu ir 55 stundas. Tātad, apmēram 2,5 diennakts. Ja mēs ņemam 2 bumbas uz pusi mazāks laiks, tad varētu būt, pusotra diennakts un mazliet vēl vairāk. Bet es nezinu, vai būs gatavi mūsu dalībnieki šādam te notikumu pavērsienam, jo tas nozīmē, ka vismaz līdz pirmdienas rītam viņi nodarbosies ar to, ko viņi šobrīd dara, un pirmdienas rītā, kā zināms, jāiet uz skolu, jo daudz no viņiem vai basto, vai ar atļauju ir atnākuši piedalīties šajā te pasākumā. Kas bija varbūt tie traucēkļi, kas tev varbūt nelika tik ilgi uzkavēties tur? Tur arī drusku aizskatījos uz bumbu, kā sākā ar bumbu žonglēt. Tādēļ kreisās rokas bumba uzreiz pie zemes pielipa un nevarēja vairāk pacelt viņu no zemes. Varēja jau labāk, bet bija jau normāli. Ja jau tūlīt pusstundu iet, jau ir ok. Kas bija, kāpēc padevies? Sajūka rītums laikam, tāpēc arī nesanāca tā vairāk. Meitenes, kam jūs jūtat līdz šodien? Abām meitenēm. Abām meitenēm. Kā viņām veicās? Pašlaik ļoti labi. Vai vispār bieži tiek uzstādīti dažādi rekordi saistībā ar basketbolu bumbām vispār pasaulē? Jā, rekordi varbūt dažādākie, bet Latvijā, man prieks, ka Latvijā kaut kas tāds arī notiek, jo pa pasaules redzējis, kad ir driblēšana 3-5 bumbām, bumbas griešana, tālākais metiens. Ir ļoti daudz dažādu veidu, kā var izpausties basketbolā, un man prieks, ka Latvija arī mēģina kaut ko šādu. Ja tev būtu iespēja uzstādīt rekordu kādu ar basketbolu bumbu, kāds tas būtu? Es domāju, es censtos salikt pēc iespējas vairāk bumbas rindiņā vienu pēc otras, ieskrietos un mēģinātu viņam visām nošļūkt tā kā uz ledus. Un cik bumbām es nošļūku, tāds arī būtu rekords. Ok, ja tu izdomā kādreiz to īstenot, tad dod ziņu, ja? Protams, protams.